Šodien apskatīsimies, kā darbojās autogarziedi. Eksperimenta būtība. Mēs uzliksim uz stenda kādu citu ziedi, viņu noslogosim, redzēsim gultņu rullīti, kā viņš būs darbojies saskarē ar šo ziedi un slodzi. Un tad pievienosim uzreiz darbības laikā autogarziedi. Sākam. Tad uzliekam šo ziedi, kas ir paredzēta gultņiem. Un arī uzliksim uz šī gultņu rullīša. Mums būs atsvariņš 5 kg. Šāds spiediens uz punktu nekur nebūs, nekādā mazglā, un tāpēc var teikt, ka šie būs ekstremāli apstākļi. Pēc 5 sekundēm mēs pievienosim autogarziedi. Mēs dzirdam, ka berze ir beigusies, un nav arī nekāds brīnums, jo šī ziede ir ideāli piemērota augstām temperatūrām un ārkārtējiem darba apstākļiem, ko raksturo liela slodze un vibrācijas. Ziede ir paredzēta visu veidu gultņiem, un īpašā efektivitāte saskarē ar ūdeni un litru vidu. To mēs arī varam pārbaudīt. Tagad mēs notīrīsim virsmu, uzklāsim autogarziedu un pievienosim ūdeni. Mēs noņemam šo ziedi, kas ir mūsu kokteilītes, paņemam no autogara, viņa ir mums skaistā zilā krāsā. Uzliekam uz virsmas. Tagad, ko mēs izdarīsim, tas bija mums nodalījums iepriekšējais, un tagad mēs uzlikām jaunu vietu. Tā pati slodze 5 kg. Pilnīgi nejauši. Mums šeit ir ūdens. Mēs ieliesim ūdeni. Un šo karterīti paliksim apakšā. Tagad apskatīsimies, vai šis ūdens spēj izskalot šo ziedu. Kā ražotājs apgalvo, kad īpašā efektivitāte saskarē ar ūdeni un litru vidu. Kas ir svarīgi pie šīs slodzes 5 kg uz šo punktu, bez slodzes un ar slodzi mums nemainās elektrības patēriņš. Uzskatīsim, ka 5 sekundes ir pagājušas. Pēc 5 sekundēm mums ir jāapskatās, kādā stāvoklī ir gultņu virsma. Cerams, ka jūs redzējāt. Varbūt ir vērts pamēģināt. Veiksmīgu dienu jums!
Paldies!